Pučs notiek 19. augustā, karstā vasaras laikā. Kā jūs par to uzzinājāt? Vai pirms tam zinājāt? Kā visi uzzināja no televīzora, kas skatījās tos guldīšus. Kur jūs bijāt tajā brīdī? Rīgā vai Maskavā? Rīgā. Jo mēs jau pēdējā laikā tur tā braukājām kā tramvaja. Bezmaksās lidmašīnas bija un viss. Pirmdiena, tas ir svētdienas vakarā, parasti prom uz Maskavu, piekdienas vakarā uz šejienu. Nu, un tas pučs jau sākās, tā bija svētdiena, man liekas. Man arī liekas, ka svētdiena. Jā. Nu, atsakot, es biju Rīgā. Nu, tagad, kad tāds notiek, es bez šaubām to svētdienas vakarā nelidoju uz Maskavu neaizlidoju. Tagad pirmdien es domāju, ko darīt. Es pazvanīju Garbunovam. Es saku, Anatolien, ko man darīt? Un tur tāda jēzga notiek, braukt man uz turieni, nebraukt, palikt te. Nu, viņš saka, man jau tā ir virs galvas helikopters riņķo. Nu, viņš saka, pašam jau jāizlem, kā, bet slikti jau nebūtu, kad, jā, un saņēma valdības telegrammu, pirmdien no rīta, kāpēc arī viņam zvanīja. Kad otrdien ir prezidija sēde, augstākās padomas, PSRS prezidija sēde. Es saku, man uz to braukt vai nebraukt? Nu, viņš saka, nebūtu jau slikti. Informācija tieši, kas tur notiek, kā un kā. Nu, labi. Es otrdienas rītā sēžos lidmašīnā un uz Maskavu. Aizlidoju uz Maskavu. Tā sēde bija nolikta kaut kas pusdienas laikā, pēcpusdienā. Un es pazvanīju tur uz Kremli, jo tur bija tāda piezīme par ierašanos ziņot. Jā. Agrāk tādas nav tikai paziņai, bet tagad par ierašanos ziņot. Numurs tāds un tāds telefons. Pazvanu, es saku, es pārstāvniecībā dzīvoju, tad tā savādi kā nekad. Viņi saka, labi, bet nebrauciet ar sabiedrisko transportu. Te ir visāds ielas korķi un viss. Es parasti turpat blakus metro stacija ar metro braucu līdz centram un nebrauciet. Jums ir tiesības izsaukt mašīnu, izsauciet mašīnu. Labi, pazvanu tur uz to garažu, piebraucam pie Kremļa. Vispirms jau tās augstākās padomas garažas mašīnas Kremlī brauc iekšā, viņiem tie numuri tur neviens nepārbaudīja. Tagad aptur, pārbauda dokumentus, parāda savu apliecību. Labi, braucam pa tiem vārtiem iekšā, es skatos, tur tas dārs, kas ir pils ar tiem bruņu transportieriem. Vienas vietas tā stāv. Tā nekad tak nebija parasti. Vispārīgi tur nekas nav bija. Car puška tur tikai stāvēja. Vienīgais. O tagad pils, viss tur tie apstādījumi, kas ir pilli. Ar tiem bruņu transportieriem. Kāda sajūta? Es tā padomāju, iekšā man ielaid, bet vai ārā laidīs, redzēs, kā būs. Un tas Lukjanovs, tad vadīja to prezidija sēdi, jo Gorbačovs bija arestēts, nearestēts, aizturēts, kaut kā nesaprotam, tur viss tā ir. Un tā sēde gāja diezgan tādu, augstos toņos. Tur opozīcija no Krievijas tieši, jā. Kad Lukjanovs ir bijis pie Gorbačova un viņa runājis, un tas tur liedzās, ka viņš nav bijis, un viss izrādās beigās bija, viņš tur lidojis uz to Forosu, jā, un tur. Puča laikā Lukjanovs bija aizlidojis. Pirms puča. Pirms puča, jā. Bet ne ar tiem pučistiem, pučisti atsevišķi? Nē, pučisti atsevišķi. Viņš tur ir bijis un tur kaut ko ir skaņojis ar Gorbačovu. Bet, kā te viņš redzējis to slimo Gorbačovu, tur galīgi sabeigto, vai kā viņš tur? Par to tur gāja mazāk runa, bet kad galvenais, kad vajag Gorbačovu
vestu šurp un lai viņš galu galā pasaka, kas tad te ir noticis, kas un kā. Lukjanovs tā teica? Nē, tā ir opozīcija. Prezidija sēdē te piedalījās Lukjanovs, un kas tur no katras republikas? No katras republikas, un tur bija atklātā, paplašinātā sēde. Te varēja iet arī, kas... Jā, kas tur, citi jau tur neviens nebija maskavieši, tur bija tie. No Latvijas vēl kāds bija bez jums? Nē, neviens nebija. Un tur kad ir upuri jau kaut kur tur, un tad es tur arī runāju, es teicu, bet vajag tiešām kaut kā tos spēka struktūrām uzlikt kaut kādas iemauktas. Mums jau arī upuri, mums jau bija jau tad jau kritušie. Bet tas iznāk kurš 20. datums? Otrdien, 20. vai 21. 21. jau tak viss mainījās jau uz otru pusi, jā. Tad tas bija 20. Tad 20. Tas bija 20. jā. Tur var apstīties pēc kalendara. Jā. Bet bija tāds jautājums, parasti, ja notiek kaut kāds apvērsums valstī, tad loģiski, ka pirmajam jārēģē kā parlamentam būtu, vai ne? Jāsauc ārkārtas augstākās padomes sēde, kaut kā, loģika to prasa. Jā. Bet tur, man liekas, tāda runa nebija tajos puča dienās. Bija, kad vajag saukt ārkārtas sēdi, jo 6. pants jau bija tad izņemts jau. Jā, tas bija izņemts. Jā. Bet Lukjanovs nē ir jānoskaidro situācija, tālāk jānoskaidro situācija un tad. Un par tām spēka struktūrām, tad viņš tur dievojās, ka tāds uzdevums nevienam nav dots. Un nezinu, kāpēc, piemēram, Pugo nepiedalījās tādā prezidijas sēdē. Ne Kručkovs, ne Pugo nebija. Un tā tur parunāja, kad dos kaut kādu norādījumus, bet kad galvenais, lai jādara viss, lai netiek tālāk sāsināta situācija. Tas bija tas iznākums? Tas iznākuma nekāda. Pēc tam Lukjanovs teica, labi, mēs te tagad nevaram, mums nav informācijas pietiekoši, lai mēs varētu kaut ko konkrēti pieņemt. Pārnesīsim prezidijas sēdes turpinājumu uz rītdienu. Tādu lēmumu bija. Otrā dienā tā sēde nenotika, un tā tur viss beidzās. Un tagad, domāju, kamēr es tur tikšu līdz vēstniecībai, līdz sūtniecībai, Peters kaut kā jāpainformē. Mēģinu pa tiem telefoniem atslēgti visi tie. Kremļa atslēgti telefoni? Kremļa telefoni atslēgti. Bet jūs tā, ka esat augstākā vara, it kā, Kremlī. Nē, Kremlī ir, bet, teiksim, atslēgti, teiksim, mūsu vēstniecībā atslēgti. Tā. Ne jau pilnīgi, bet abonenti, daži, zināms skaits abonentu atslēgts. Nav. Un tagad jūs zvanat Peteram un nevar sazvanīt? Nevar, tur pasaka, numurs ir bloķēts. Tur pasaka, numurs nedarbojās. Un tā iekšējā Kremļovska ir tādas Kremļa sakari speciāli tādi. Kremlī vēl ir otri sakari. Tie VČ sauktie. Tas arī VČ, bet tikai pa Maskavu, un ir VČ pa visu savienību. Jā. Tur pēc tiem noteikumiem, to jau, kad es biju dežurāns, es tur zināju visus tos, pa to VČ zvanīt varēja tikai pa perifēriju, uz Maskavu nedrīkstēja zvanīt. Jo es zinu, ka Peteram arī ir VČ, un man tas numurs taču galvā visu. Jā. Un tur tad teica tā, ja ir tā, tad var zvanīt. Bija tā, un es zvanu pa to. Un Peters paceļ? Peters paceļ un brīnās, kuri sakari radušies. Te es viņu painformēju tā, kā tur bija. Tur, teiksim, es jau tās detaļas vairs neatceros tur, bet... Bet kas īsti tad bija Lukjanovs vispār par Putnu? Lukjanovs tas bija Gorbačovs. Viņš jau nebija to pučistu it kā oficiālajā pulkā. Nē, oficiālā viņš nebija. Bet ja viņš bremzēja visu to... Lukjanovs bija Gorbačova cilvēks.
Nevis 100, bet 200%. Pilnīgi Gorbačova cilvēks. Un manas domas tad bija, un arī tagad es viņas neesmu mainījis, lai gan pierādījumi jau nav, ka pa visu to puču Gorbačovs zināja. Bet viņam bija tas princips, ko jūs jau teicāt, ka... Ja iznāks labi, atbalstīšu. Ja ne, tad pašvainīgi. Pašvainīgi, jā. Un par cik Lukjanovs to ļoti labi zināja, viņš vienkārši nevarēja izdot Gorbačovu. Nu, jā. Bet labi, jūs teicāt, ka tur kāds laiks pa to Kremli bija pavadīts. Kā jums liekas, tas pučs bija izpildes ziņā tāds diezgan prasts jau un neizdomāts līdz galam. Vispārīgi par kaut kādu, es nesaprotu, bērnu dārza līmenī viņš bija. Jā, bet vai kā jums radās iespējas, vai tanī Kremlī ir cita dzīve, vai viņi nezina to reālo dzīvi? Pilnīgi. Es jums pateikšu tā, ka es cik tur kāds 4 gadus, laikam, biju tanīs dežūrās. Jā. Un arī pirms tam, strādājot augstākā padomē, tur deputātu komisijās, pirms katra budžeta pieņemšanas tur bija komisijas sēdes, un tur arī par to divkosību var vēl pielikt to, ko es sākumā teicu. Teiksim, bankā komisijas loceklim tur sadalīja katram konkrētu republiku. Pāanalizēt un dot savu slēdzienu, kā pildās budžets, kā tur kārtība. Man krita Kazahstāna. Jā. Pirmo reizi, kad man iedeva tos materiālus, ļoti tā solīdi pateica, prezidija darbinieks, jūs ziniet, ka biedrs Kunājevs ir politbiroja loceklis. Tā kā jūs tur tā sevišķi kritiski, nav vajadzīgs tur. Politbiroja jau visu tur lēma un tur jau viņš pats tiks galā. Un kad es sāku skatīties tos rezultātus, pa Kazahstānu, viņi bija ļoti slikti. Ļoti daudz neizpildes, nekas, bet Kunājevs ir Kunājevs. Tagad man viņš teica, jūs tik tādā slēdzienā neko kritiski nerakstiet. Es saku, bet priekš kam tā jūs man dodiet to? Vajag taču saprast. Un tas arī vēl, kad dot tā divkosība. Faktiskā dzīvē viens zīmējam pavisam citu kaut ko. Tā puča laikā tur arī viņi visi tur Kremlī, ka viņiem liekas, ka viss iet ok, ka mēs tūlīt... Daļēji, bet ziniet, tur ir tāda sajūta, jo arī tos, kad es tur nodežūrēju, mums jau tad pēdējā reize, kad bija tas plēnums, pēdējo reizi es dežūrēju, tas savienības plēnums, kad jau sākās viss tas tāds, Kremlī tur, vispirms tev iedod to člienavozu, kā toreiz sauca, to lielo zīmu melno. Tas viss brauc, visur tā, tev iekšā, visur tikai tev tā. Viss ir kārtībā. Ko tur kaut kāds tantuks vai kaut ko iedomājies, ka tur kaut kas ir. Ir kaut kādi tur, teiksim, nenosvērti cilvēki, kas taisa kaut kādu tur paniku. Un tur, ka tā tur nodzīvo, teiksim, tur ar, tad kad es biju uz tām dežūrām, es jau nedzīvoju tad pārstāvniecībā. Granovska ielā, tas turpat pie Kremļa, 5 stabu dzīvoklis, saimnieci, kas tur brokas, vakariņas tur taisa, vēļu mazgā, tev viss, Dāčas Nigerija ir aizbrauc tur un viss. Te liekas, tā pasaule ir skaista un valsts plaukst un zeļ. Pat atkal tāds, viens tāds anekdotisks gadījums. Gramiko, kad kļuva no ārlietu speciālistu par iekšlietu, par prezidentu, prezidiju priekšsēdētāju.
kaut kādā sēdē, vienā sēdē gāja runa par analīzi tādu par darba ļaužu sūdzību izskatīšanu. Tur katrs tur arī, mēs tur noziņojam, kas kā un kā tur, ģaptīčki, kā toreiz teica, lai būtu. Jā. Un tagad Gromiko taisa runu. Viņam tur ir uzrakstīts kaut kas. Un viņš saka, ja не понимаю. Es nesaprotu, kāpēc tā, kad pāri pa 60% no iesniegumiem, darba ļaužu iesniegumiem, kas ienāk augstākās padomas PSRS augstākās prezidijā, ir par dzīvokļiem. Viņš saka, в то же время, когда у нас в Советском Союзе квартирный вопрос давным-давно решен. Вот viņš šitā, augstākās padomas prezidija priekšsēdētājs, kā viņš redz situāciju. Varbūt mēs tuvojamies lēnām nobeigumam par to brīdi, kad tika atzīta Latvijas republika no PSRS puses. Kā tas notika? Bija tā sēde kaut kāda arī. Pēdējais kongress bija, pēdējais PSRS tautas deputātu kongress, un tur tad, tur tika pieņemts tas lēmums. Ja? Tur mēs vēl tur ar juristiem, tur mūsu augstākās padomas, tur Bišers un Plotnieks, un vēl tur arī gājām prezidijā sēdes laikā, pēdējā tur gāja tā kā uz tirgu, iet tur Gorbačovam, katrs kaut ko bāž priekšā. Bet tur nekāda balsošana nebija? Bija. Tad varbūt. Un mēs Plotnieku, es saku, davai ejam mēs arī tur. Un pieejam, es saku, Mihails Sergejevič, naši предложения, kad tu iet runa par to un to, arī Latviju neaizmirstiet. Jā. Da? Viņš tā teica, pēc pāris dažām dienām būs tā komisijas sēde, kur mēs pieņemsim lēmumu. Neaizmirstiet, и тебя не забудем, viņš teica. Un tad nobalsoja. Kongress nobalsoja, jā. Bet tur nebija pret kaut kādu, tad jau vienos vārtos. Jā, vienos vārtos, kad vārds sakot, kongress nolika savus pilnvaras. Nobalsoja, kad tā, un tad visu noslēdza. Gorbačovs jau aizgāja no prezidija prom, tur, kas tur sēdēja. Tad tur sākās uzlec Alksnis, arī mūsu deputāts. Jā. Viņš teica, jūs saprotat, vai jūs saprotiet, ko jūs izdarījāt? Tas ir valsts apvērsums. Un tas ir krimināli sodams darīšana. Tā kā jūs visi, kas balsoja par to, ir jāsoda. Un tad tur. Un tā bija pēdējā diena, kad mēs tur darbojāmies un braucām mājā.